Latvijai arvien svarīgāk kļūst būt neatkarīgai enerģijas jomā, jo lielu daļu fosilā kurināmā mēs ievedam no citām valstīm. Tāpēc jāmeklē drošāki un ilgtermiņā izdevīgāki risinājumi. Kā mēs varam ilgākā laikā izmantot savus resursus - ūdens enerģiju, biomasu un vēju? Cik svarīga ir sadarbība ar kaimiņu valstīm? Un kādi ir iespējamie kodola enerģijas riski? Par to sarunā ar Latvijas Universitātes docentu, vadošo pētnieku un biedrības Zaļā brīvība valdes locekli Jāni Brizgu. Latvijā mums nav savu fosilo energoresursu. Ja? Mēs neiegūstam ne naftu, ne gāzi, ne ogles. Līdz ar to jebkura šo fosilo energoresursu izmantošana, tas ir imports, tas ir mūsu ekonomiskā, politiskā atkarība no citām valstīm, bieži vien no valstīm, kas nav mums pārāk draudzīgas vai politiski, ekonomiski stabilas, ja, kas rada papildus riskus. Tad mums ir jādomā, kādā veidā, tad, ja mēs gribam šo enerģētisko neatkarību, vai vismaz reģionālā līmenī kopā draudzējoties ar Igauniju, Lietuvu, varbūt ar Ziemeļu valstīm, ja, veidot tādu plašāku reģionālu enerģijas nodrošinājumu tīklu, kas tad ir tās mūsu iespējas. Ja, un, mums ir šie Daugavas Hesi, ja, elektroenerģijas ziņā, mums ir biomasa, apkurs, ko mēs apkurē izmantojam. Ja, un tas lielākais attīstības potenciāls mums ir šie saules un vēja parki, ja, kurus mēs varam attīstīt. Kodola enerģija tāpat. Manā skatījumā nav labākais risinājums. Tas ir ļoti centralizēts enerģijas resurss. Ja. Mēs Ukrainā redzam, ap kodolelektrostacijām ir šie augstie riski. Ja. Vienmēr kāds mēģina apdraudēt viņus, ja, tādā veidā šantažējot viens otru par to, ja kaut kas notiks, tad tas būs plaša reģionāla katastrofa. Ja. Un tehnoloģiju ziņā mēs arī nepārvaldam šīs tehnoloģijas. Ja.